Nu ko, basketbolā mums ir ļoti daudz procesu, kas notiek vienlaicīgi uz laukuma, trenējoties, spēlējot un tā tālāk. Kāpēc ir nepieciešama koordinācija? Tātad koordinācija ir nepieciešama, lai mēs spētu reaģēt uz dažādām situācijām, neapjukt un izdarīt pareizo lēmumu. Šajā video es jums parādīšu, kā mēs varam trenēt koordināciju un parādīšu daudz dažādus interesantus vingrinājumus, kā to izdarīt. Aiziet! Ieraksti komentārā, pie kura vingrinājuma tev vēl jāpiestrādā, kurš bija vissarežģītākais.